Nu jā, un turpinājumā neatkarīgi no tā, cik lielā radiusā cilvēki atrodas no Finanšu ministrijas, kas ir šī pasākuma galvenais rīkotājs, es domāju, ka pavisam noteikti visi būs dzirdējuši 3 burtu abreviatūru ANM, kas ir atvesļošanās un noturības mehānisms. Un, jā, ko? Tas nav viņš. Mēs esam gatavi runāt par tiem izaicinājumiem, kas attiecas uz atvesļošanās fondu un Latvijas un Eiropas mērogu. Un te ir, jūs jau redzat, Mihails Kozlovs, kurš pārstāv Eiropas revīzijas palātu un ir gatavs pastāstīt par to, kas tad ir tie izaicinājumi. Mēs runājam tieši par to fonda kontrolas pusi. Dāmas un kungi, aplausi Mihaila Kozlova. Lūdzu. Labdien, kolēģi, tie, kas ir te un arī tie, kas ir pieslēgušies online. Pirmkārt, es vēlos pateikties Finanšu ministrijai iekšējo auditoru institūtam, kad neaizmirst bijušos kolēģus un arī aicina piedalīties šādos pasākumos. Tiešām ir prieks un mēģināšu arī sniegt kaut kādu pievienotu vērtību šīm pasākumam. Es domāju, šī konference ir ļoti svarīga. Teiksim, tā laba pārvaldība ir varbūt atslēgas elements mērķu sasniegšanai pie visiem pārējiem nemainīgiem apstākļiem. Un, ja mēs runājam par atvesļošanos un noturības mehānismu, tad tā ir iespēja Latvijai, teiksim, risināt šī brīža problēmas un arī sagatavoties jauniem izaicinājumiem. Bet, lai šo iespēju izmantotu, protams, laba pārvaldība, laba kontrole un labs audits, gan iekšējais, gan arī ārējais, ir faktiski ļoti svarīgi un, es pat teiktu, kritiski. Man te būs daudz slaidu, un te iepriekšējais kolēģis teica, ka tikai 30% tiek uztverti. Tā kā es sagatavoju vairāk, lai tas galvenais, ko gribu pateikt, tomēr tiktu pamanīts, bet vispārējais būs pieejams, es saprotu, arī visiem konferences dalībniekiem attiecīgā platformā. Šis ir prezentācijas saturs. Pirmā daļa varbūt ļoti īsi, es domāju, daudz no jums jau ir dzirdējuši, tie, kas nav dzirdējuši par atvesļošanos un noturības mehānismu, instrumentu, it īpaši no audita un no kontrolas viedokļa, varbūt šī sadaļa būs noderīga. Otrā un trešā sadaļa varbūt ir tas svarīgākas, un es ceru, ka arī interesantākas, par to, ko mēs, kā Eiropas revīzijas palāta, darām ANM kontekstā un jau sīkāk skatoties uz mūsu darba rezultātiem attiecībā uz ANM ieviešanu 2022. gadā. Tā kā sāksim ar pirmo daļu. Atceramies visi Covid pandēmiju, ekonomikas visā Eiropas Savienība un arī pasaulē, protams, piedzīvoja lejupslīdi, un te parādījās tas mistisks instruments, kurš, kā bija iecerēts, visas šīs problēmas atrisinās. Dažos reģionos tā bija helikoptera nauda, jā, Eiropas Savienība izvēlēja šoreiz kaut ko pa vidu, jā, nav tik strikti varbūt kā Eiropas fondi, ar kuriem mēs jau strādājam kopš mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, bet arī nav gluži helikoptera nauda, jo ir teiksim, iestrādāti kontroles un arī revīzijas elementi šajā sistēmā. Par summām, protams, ir ļoti lielas summas, un es domāju arī tiem krāpniekiem, kurus iepriekšēji runātāji pieminēja, noteikti ir arī interese par vismaz daļu no šīs te summas. Un, teiksim, kontrole ir ļoti svarīga šai kontekstā, jo mums jāatceras, ka šī ir aizņemta nauda. Jā. To šie resursi mums visiem un arī mūsu bērniem, es saprotu, būs jāatdod. Un ja mēs nesasniegsim tos mērķus, kas ir iezīmēti šajā plānā, tad ar to atdošanu noteikti nebūs tik viegli, būs jāparfinansē, un arī tas, protams, radīs papildus izmaksas. Ja mēs runājam par situāciju Latvijā, tad Latvija, protams, ir arī saņēmēja, un summa ir pietiekoši, teiksim, liela priekš Latvijas, un tas ir papildus tiem līdzekļiem, kas Latvijai ir pieejami Eiropas Savienības budžeta ietvaros 7 gadu periodā. Un mēs esam iecerējuši finansēt 6 jomas no šī fonda, sākot no
klimata mērķu sasniegšanas līdz pat likuma varas stiprināšanas pasākumiem. Un te viss ir procentuāli sadalīts. Tad varbūt galvenais iezīmes, ko es jau pieminēju, šis ir pagaidu instruments. Summa ir ļoti liela, ja jūs redzat 700 miljārdi aptuveni, daļa granti, daļa aizdevumi. Šobrīd mēs runājam pārsvarā par grantiem, un tagad tas ir pagaidu instruments līdz 2026. gada beigām. Tad, protams, spiediens apgūt, izmantot šos līdzekļus ir ļoti liels. Pārvaldības modelis, tieša pārvaldība, proti te par ieviešanu ir atbildīga Eiropas komisija, kas strādā ar dalību valstīm pa taisno. Un es domāju, tas ļoti svarīgi, jo atšķirība no, kohēzijas politikas, te daudz vairāk, vismaz manuprāt, atbildības ir tieši dalību valstis. Un Eiropas komisija šo instrumentu ieviešot ieņem tādu varbūt attālāko pozīciju attiecībā uz ieviešanu, kontroli, auditu nekā tradicionālajos fondos. Finansējuma saņēmēji, kā es jau teicu, dalību valstis, atšķirība no kohēzijas politikas un citiem fondiem, kur mēs runājam par konkrētiem uzņēmumiem, ar kuriem notiek sadarbība. Te faktiski Eiropas komisija ir darīšana pārsvarā ar dalību valstīm. Ja? Un tā ir arī būtiska atšķirība no kontroles viedokļa. Varbūt svarīgākā iezīmē tas, ka šis instruments tiek uzskatīts par uz rezultātiem balstīto instrumentu. Ja? Un ko tas nozīmē? Faktiski, kad līdzekļi tiek izmaksāti tikai pamatojoties uz informāciju no dalību valstis, kā iepriekš saskaņotie mērķi un atskaites punkti tiek sasniegti. Ja? Un kas notiek tālāk, faktiski par to interese vismaz pēc regulas spriežot ir daudz mazāka nekā atkal, ja mēs runājam par tradicionālo budžetu, un tas uzliek papildus, protams, atbildību katrai konkrētai dalību valstī un arī mums, kā ārējiem auditoriem, jo, kā es jau teicu, ja dažiem kolēģiem ir viedoklis, ka šī ir dalību valstu nauda un līdz ar to dalību valsts var ar to rīkoties kā vēlas, tad es teiktu, ka tā varbūt tā īsti nav, tāpēc, ka jādod nauda ir mums visiem, visai Eiropas Savienībai, un līdz ar to mēs nevaram vienkārši šos līdzekļus uzskatīt par helikoptera naudu. Un tātad, jā, līdzekļu izmaksas no ANM tiek uzsakta tad, kad ir parakstīts tas saucamais nacionālais atvesļošanas un noturības plāns. Protams, Latvija to jau ir parakstījusi un jau ir saņēmusi finansējumu šī instrumenta ietvaros. No kontroles viedokļa tīri skatoties, tā ļoti horizontāli lielu izmaiņu nav. Varbūt ir jāatzīmē tas, ka te ir parādījies faktiski ministru padomes formācija, ekonomikas un finanšu komiteja, kas ir visu dalību valstu finanšu ministriju valsts sekretāru sanāksme, kas sanāk Briselē reizi mēnesī. Un faktiski šī formācija apstiprina Eiropas komisijas sagatavotu informāciju pār dalību valstu maksājumu pieprasījumiem. Ja? Un faktiski šīs formācijas uzdevums ir pārbaudīt, vai tās reformas, kas ir pieteiktas no visu dalību valstu pusēm, ir faktiski atbilstošas plānam, atbilstošas regulas mērķiem. Bet, protams, šis ir tīri no uzbūves viedokļa galvenā atšķirība, bet, kā es teicu, arī praksē kontroles dziļums un audita dziļums no Eiropas komisijas, varbūt daži nepiekritīs klātesošie, bet tomēr nav salīdzināms ar to, kas notiek tradicionālā Eiropas Savienības budžetā. Un, ja mēs runājam atkal par situāciju Latvijā, tad, es domāju, daudz no jums zina, mēs jau esam saņemšanas fāzē.
esam saņēmuši jau 300 miljonus gandrīz, un top, es saprotu, kārtējais pieprasījums. Eiropas Savienības kontekstā mēs esam faktiski otrā, jau trešajā īstenošanas gada. Šie ir dati uz šī gada oktobri. Atceramies, ka instrumenta beigu termiņš ir 2026. gads, tā kā mēs jau esam kaut kur pa vidu. Mēs redzam, ka faktiski nedaudz atpaliekam varbūt no plāna Eiropas līmenī, un pēc tam jūs redzēsiet, kad te kaut kāda mistika būs, kad pēdējā gada pēkšņi mēs visu sasniegsim. Ja? Tā kā te, es domāju, ir vērts padomāt par to, kas notiks perioda beigās, kad būs ļoti liels spiediens apgūt. Es teiktu, varbūt tas būtu mans minējums, kad izdomās kaut kādu pagarinājumu, ja, kas parasti notiek Eiropas Savienība, un es domāju, tas varbūt nebūtu nemaz tas sliktākais risinājums. Situācija Latvijā varbūt ir salīdzināma daļēji. Protams, mēs redzam, ka mēs esam šobrīd zem vidēja, mērķu sasniegšana, ko mēs esam paši izvirzījuši, salīdzinājumā ar Eiropas Savienību, bet atkal, kā jūs redzēsiet tālāk, noteikti būs arī pātrinājums Latvijā, un mēs panāksim arī pārējos. Situācija Eiropas Savienība ir tāda, kad kopš 2021. gada ir jau izmaksāti 106 miljārdi eiro, un sasniegti 11% atskaites punktu. Te arī mēs redzam Eiropas Savienībā, ja faktiski naudas mēs jau izmaksājam daudz vairāk nekā esam sasnieguši, tā kā būs jāiedzen, un Latvija ir situācija līdzīga, tā kā noteikti arī gan iekšējiem, gan ārējiem auditoriem būs daudz darba šajā kontekstā pēc pāris gadiem. Un te atkal par, teiksim, ieviešanu, vienā pusē ir, teiksim, reformas, kur ir zilais punktiņš, tā ir Eiropas Savienība, sarkanais parādīsies, tā ir Latvija, un zaļie punkti ir investīcijas, proti dažādas dalību valstis, un arī tur Latvija būs redzama drīz. Tā kā šis ir sākums 21. gads, viss ir kaut kāda tāda starta pozīcija. 22. gads visi spiež uz reformām. Protams, jo ļoti viegli pieņem likumu, saņem, teiksim, pāris 10 miljonus vai simtus vai dažu dalību valstu gadījumā arī miljārdus. Investīcijas, protams, vēl ir jāizstrādā projekti, jāizstrādā plāni. Ejam tālāk, 23. gads, dažās dalību valsts jau investīcijas tiek uzsāktas, un tiek finansētas reformas. Mēs esam kopumā ar Eiropas Savienību vidēji daudz maz. Tad 24. gada pēc plāniem, jau parādās investīcijas arvien vairāk dalību valstīs. Mēs arī esam tāda skaista grupa. Dažas valstis, protams, ir pa priekšu. 25. gads kaut kas notiek, es nezinu, kas notiek, bet mēs kaut kā sākam atpalikt investīciju jomā it īpaši. Un, kā es teicu, plāns paredz ne tikai Latvijas, bet arī visu valstu plāns, kā 26. gadā viss ir sasniegts. Tā kā, es vienkārši šo te vizualizāciju parādīju, ko ir uztaisījuši mūsu kolēģi auditori Eiropas revīzijas palāta, lai parādītu, ka noteikti būs jāievieš kaut kādas korekcijas. Otrā sadaļa, kā mēs revidējam šo instrumentu. Mēs sākam ar to, ka no Eiropas komisijas bija uzstādījums, ka faktiski Eiropas revīzijas palātai nav nekāda mandāta. Teiksim, tie ir Eiropas līdzekļi, dalībvalstu līdzekļi faktiski, un revīzija ir ļoti vāji un neskaidri atrunāta regula. Tad mēs tomēr esam uzstājuši uz to, ka mums ir līgums, mums ir finanšu regula, no kuras izriet, ka Eiropas revīzijas palāta ir Eiropas ārējais revidents, un ir Eiropas līdzekļi, proti atvesļošanas un noturības mehānisms
par kuru Eiropas komisija ziņo ikgadējos kontos, tad mēs nevaram šos līdzekļus nerevidēt. Ja? Tā kā te mēs šo cīņu esam jau izcīnījuši un esam jau tādā audita, teiksim, ieviešanas fāzē, kas sastāv no vairākiem elementiem. Te mēs runājam pārsvarā par finanšu auditu un kas ir mūsu, teiksim, audita subjekts vai objekts šajā situācijā. Tie ir maksājumi pieprasījumi, kas nāk no dalībvalstīm Eiropas komisijai. Un mūsu uzdevums pārliecināties, vai Eiropas komisija ir izmaksājusi dalībvalstī šos te līdzekļus, balstoties uz šiem te maksājumu pieprasījumiem, vai, teiksim, Eiropas komisija ir pārbaudījusi, ka visi noteikumi, kas izriet no ANM regulas, no nacionālajiem plāniem un no finansēšanas līgumiem ar dalībvalstiem ir ievēroti. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Izklausās ļoti vienkārši, varbūt pat vienkāršāk nekā attiecībā uz tradicionālo budžetu, bet jūs redzēsiet, ka varbūt tas nav tik vienkārši. Mēs sniedzam par ANM atsevišķu atzinumu, jo tā vai citādi, pat ja tas ir kontos, instruments ir atšķirīgs no Eiropas budžeta, instruments ir ierobežots laikā, tā kā mēs par šo konkrētu instrumentu ANM esam izlēmuši sniegt atsevišķu atzinumu mūsu ziņojuma. Un faktiski galvenais izaicinājums ir tas, un arī atšķirība, kā es jau minēju, no daudzgadu finanšu perspektīvas tradicionālās, ko mēs zinām, ir tas, ka tie izdevumi nav īsti balstīti uz faktiskajām izmaksām. Un līdz ar to ir ļoti grūti sastaistīt maksājumu pieprasījumu ar izmaksām. Un tas ir arī intuitīvi ļoti grūti aptvert, teiksim tā. Bet mēs esam izstrādājuši metodoloģiju, kas šo jautājumu tomēr tā vai citādi atrisina, un mēs spējam šo te atzinumu izsniegt. Mēs esam ļoti ambiciozi attiecībā uz ANM auditu. Te jūs redzat visu, kas ir iecerēts, izdarīts un arī procesā attiecībā uz ANM auditu, gan finanšu un atbilstības auditu, gan arī lietderības auditu. Ja? Un par dažiem no šiem te auditiem es varbūt teiksim, paspēšu pastāstīt, ja paliks laiks, kas varbūt tā arī diemžēl nebūs šoreiz, jo, kā es teicu, informācijas ir ļoti daudz, un arī ir Nata Lasmane, kur arī, protams, varēs par šo jautājumu šo to pateikt, es domāju. Lūk, te ir daži konkrēti, teiksim, piemēri, kas ir no iepriekšējā slaida par tiem darba rezultātiem attiecībā uz ANM, ko mēs jau esam publicējuši, un es ceru vismaz, ka daži no šiem dokumentiem jums ir pazīstami, un ja ne, tad, protams, mēs esam gatavi braukt arī atsevišķi vai online par šiem dokumentiem un ziņojumiem runāt. Tagad mēs burtiski oktobra sākumā esam publicējuši mūsu gada pārskatu par 2022. Gada budžeta ieviešanu. Tā skaitā, kā es teicu, ir atsevišķa sadaļa numur 11 par atvesļošanos un noturības mehānismu. Un te es vienkārši īsumā par dažiem rezultātiem. Revidētā summa ir jau ļoti apjomīga. Šis bija jau otrais ANM ieviešanas gads. Mēs esam faktiski revidējuši gandrīz vai, es teiktu, visu maksājumu populāciju, kas varbūt nav raksturīgi mums revizijas palāta, bet ņemot vērā to, ka tas bija pirmais gads, kur ANM ieviešana bija tiešām ļoti, teiksim, tā uzņēma tempus, tad mēs izlēmām tomēr ieguldīt pietiekoši daudz resursu, lai revidētu gandrīz vai visus
mērķrādītājus un atskaites punktus, ko ir iesniegušas dalībvalstis Eiropas komisijai, uz kā pamata Eiropas komisija attiecīgi veica maksājumus. Un, kā jūs redzat, mēs ļoti daudzos šajos te maksājumu pieprasījumos esam atraduši, kā mēs sakam, neatbilstības. Un, ko nozīmē neatbilstība? Neatbilstība nozīmē to, ka iespējams Eiropas komisija par ātru ir izmaksājusi līdzekļus, nesagaidot, kad kāda konkrēta reforma dalību valstī vai investīcija tika ieviesta. Un tieši tāpēc mēs esam izsnieguši atzinumu ar iebildēm par AMM. Kāpēc? Te ir sadalījums pa dalību valstīm, kura dalību valstīm mēs esam revidējuši cik un arī kādus mērķrādītājus un atskaites punktus. Varbūt interesantāks ir jautājums jums uzreiz, un ko jūs esat atraduši. Te ir tas slaids, ko mēs esam atraduši un ko mēs esam kvantificējuši, jā, un kas attiecas uz, teiksim, kvalitatīviem konstatējumiem. Teiksim, kvantitīvo konstatējumu ir samērā daudz, bet šo te kvantitīvo, teiksim, konstatējumu kopējais īpatsvars ir bijis zem būtiskuma sliekšņa, nedaudz zem būtiskuma sliekšņa. Tieši tāpēc mēs esam snieguši nevis negatīvu atzinumu, bet atzinumu ar iebildēm. Jūs redzat, arī te ir Latvija viens kvalitatīvais konstatējums, un šis kvantitīvais konstatējums ir saistīts, es ļoti pavirši šim jautājumam pieskarsos, varbūt arī Nāta varēs pastāstīt sīkāk, ar to, ka tas padomes dokuments, kas apstiprina teiksim, komisijas novērtējumu pār Latvijas maksājumu pieprasījumu, bija nepietiekoši precīzs. Tas varbūt nav tik ļoti būtiski. Un otrs iemesls, kāpēc arī Latvijai ir šis kvalitatīvais konstatējums, ir tāpēc, ka par vienu no likumiem, kas vēl nebija stājies spēkā, Latvija jau saņēma maksājumu no Eiropas komisijas. Tā laika nobīde ir bijusi 3 mēneši. Un te, protams, mēs varam runāt, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Faktiski tas nav gluži saskaņā ar mūsu plānu, bet no otras puses 3 mēneši tomēr nav gads, un faktiski šis likums stājas spēkā. Tāpēc mēs šo uzskatījām par tādu kvalitīvu, bet ne tik svarīgu neatbilstību, lai to kvantificētu. Lūk, es domāju, ka es te arī apstāšos. Tālāk prezentācija ir daži slaidi par galveniem secinājumiem no manis jau pieminētiem mūsu produktiem, bet es domāju, ka ja es jau savu laiku esmu izsmēlis, tad es arī apstāšos te, pateikšos jums par uzmanību. Aicināšu sekot Eiropas revīzijas palātas darbam un arī, protams, aicināt revīzijas palātas pārstāvjus uz nākamajiem pasākumiem. Paldies par uzmanību. Labi, ka jūsu prezentācijā bija atbild uz jautājumu, ar kur es riskēju nokļūdīties, jo faktiski tur puse no jautājumiem ir tā kā no IT cilvēki, kas sarunājās. Ja? Jā, tur bija tas, vai EFC, es pat nezinu, vai tas ir korekti, ja? Vai EFC sniegs atzinumu arī par ANN Recovery sadaļu. Bet tas bija. Es redzēju. Bija, es redzēju. Jā, šis ir kods. Šis ir mūsu auditoru kods tāds, jā. Būs. Bet ir jautājums, kas droši vien tuvāk pie dzīves. Kā palāta skatās uz tiem gadījumiem, ka datorības noturības mehānismu ietvaros projekts ir veikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai, bet neregulē? Vai par to atbild valsts vai projekta īstenotāji? Vispār kāds ir jūsu skatījums uz to, ka šāda situācija ir iespējama? Es godīgi sakot, jā, jautājums ir ļoti interesants un
Tā var būt. Jā, es domāju, ka attiecībā uz AMM šādas situācijas gandrīz vai nav iespējams. Es domāju, jautājums ir saistīts ar to, teiksim, tradicionāla Eiropas budžeta ieviešana, kohēzijas fondu, piemēram, vai reģionālo fondu, kur šādas situācijas ir iespējamas, jo dažreiz nacionālā līmenī tiek iestrādāti, teiksim, papildus noteikumi, MK noteikumos, kas iet pāri, un dažreiz varbūt arī nav īsti saskaņā ar regulām, un te var rasties šī situācija. Ja mēs runājam par AMM, tad attiecībā uz reformām, ja situācija ir daudz maz skaidra, likums, MK noteikumi vai ir, vai nav, un es domāju, tas ir, var, protams, pēc tam, teiksim, pētīt, cik saturiski tas likums nosedz to, kas ir mūsu attīstības plānā, mūsu atvesļošanas un noturības plānā. Kas attiecas uz investīcijiem, es domāju, situācija ir arī samērā, teiksim, skaidra. Investīciju ziņā ir galvenie noteikumi valsts iepirkums un valsts atbalsts. Ja? Tā kā tur var būt pretrunās ar Eiropas, teiksim, regulējumu, bet es domāju, ka attiecībā uz AMM šī problēma nebūs, viņai vismaz nav jābūt, nevajadzētu būt tik akūtai, ka tas dažreiz ir attiecībā uz kohēzijas un reģionālo fondu. Un mēs, protams, skatāmies regulu kā, teiksim, atskaites punktu, jo priekš mums regula ir atskaites punkts kā Eiropas Revīzijas palāta. Paldies, dāmas un kungi, Mihails Kozlovs. Paldies. Eiropas Revīzijas palāta. Paldies.